Man dažkārt šķiet, tad, kad mēs runājam par dizaineriem, par māksliniekiem, kas iznāk cauri akadēmijai, mēs sadalām šo posmu divās daļās. Ir pirms akadēmijas un pēc akadēmijas mākslinieks. Man ļoti interesē tas, kas notiek šajā posmā pa vidu, un par būtībā par šo arī šī kolekcija, par to, kā pati akadēmija, kā tāds dzīves organisms pārmaina mūsu kā personības, varbūt kaut kādā mērā šo personību, pārveido un deformē, bet kaut kā padara to pa savu. Kolekcijas nosaukums ir Neglabā mani, glabā mani. Un tas simbolizē to iekšējo pretstatu, kas visos mūsos ir, kad ir jāatsakās no kādas mazāk lietotas mantas un drēbes, ko mēs varbūt nevelkam. Un tas saistās ar to mūsu tēmu, kas runā par to, ka prāts ir ieņems bērniņu funkciju un visas kādreizējās vēlmes un sapņi un ambīcijas nonāk novārtā ikdienas steigā. Un visas mūsos apspiestais, tāpatās kā visas manas, kas ir uzkrājušās, tāpatās jau meklē dienas gaismu. Un vai tas notiek tā, kā mēs to esam iecerējuši, vai tas notiek mazliet kropļoti un ne tajā laikā, kad mēs to iecerējām. Un tad tas ir tas, par ko ir šī kolekcija. Mēs izveidojām konceptu, kā mēs vēlamies izpaust
parādīt, vizualizēt to, kā mēs redzam nevienlīdzību lielākos uzņēmumos, darba vidē, kā netik pareizi tiek izdalīta vara starp darbiniekiem un uzņēmumu vadību. Mēs izvēlējāmies strādāt rādu, jo mēs atradām Mākslas akadēmijas pagrabā diezgan daudz labu ādu, ko mēs varējām izmantot arī mūsu kolekcijā, jākās un svārkos, kas bija ļoti labi, jo mums bija maz izmaksas saistībā tieši ar to, ka nebija jāpērk āda. Šogad kolekciju es taisu par atklāsmes grāmatas stāstu 12. nodaļā par puķi, kas paņēma 1/3 daļu no visām zvaigznēm un gāja pretīm dievam un kļuva par dumpiniekiem tādā ziņā. Un nodeva viņu. Un tātad sanāk šīs zvaigznes nodevēja un šis puķis pēc tam karoja ar dievu un viņa palikušajām zvaigznēm. Jaunas singles drīz. Vai tas ir? Mana kolekcija Playtime ir par bērnības vieglumu un brīvības sajūtu. Kad tu esi mazs, tu nedomā par to, kā tu izskaties citu cilvēku acīs, un tu nedomā par pieaugušo problēmām, pienākumiem un atbildību. Savos dizainos es izmantoju pārspīlētus siluetus,
kā arī atsaucas uz vecāka brāļa drēbēm, kas ir pa lielu. Un ar savu kolekciju es ļoti gribētu, lai skatītājs var sajust savu personīgu nostalģiju un kad uz vienu mirklīti iejusties tajā bērnišķīgajā bezrūpībā un nedomāt, kad uz brītiņu par saviem kaut kādiem pienākumiem un pieaugušu cilvēku lietām. Placebo no tiešā tulkojuma no latīņu valodas nozīmē es būšu tīkams. Un visa kolekcija apskata to ērtumu, ko cilvēks saņem, atrodoties savā gultā. Tur tiek apskatītas attiecības, kādas veidojas starp segu un pārvalku, starp ādu un audumu, starp galvu un spilvenu. Un tiek apskatītas tā, kā var teikt, miedarbības starp abām lietām, kurā brīdī viens ir viens, kurā brīdī otrs, kurā brīdī viņi ir kopā. Un, jā, kopumā tiek uzsvērts viss šis tā kā ērtums, kas atrodas mūsu gultā. Kolekcija attīstījās organiski un lielā mērā freestyle procesā. Sākotnēji tā netika plānota kā konkrēti noslēgta kolekcija, un tieši šī nenoteiktība kļuva par būtisku darba daļu. Process netika pilnībā kontrolēts, bet drīzāk vadīts caur intuīciju, eksperimentiem un nepārtrauktu reakciju uz materiālu, siluetu un konstrukciju uzvedību. Kolekcijas line-up tika veidots kā pakāpeniska spriedzes uzkrāšanās. Atsevišķie tēli nepiedāvā vienu noslēgtu naratīvu, bet drīzāk virkni stāvokļu starp disciplīnu, ornamentu, sabrukumu un ķermeniskumu. Katrs komplekts darbojas kā daļa no ceremonijas, kurai nav skaidra sākuma vai atrasinājuma. So I want to see you guys on your feet the whole night. I want to hear you guys singing along. This is a motherfucking party. We're here to have a good ass time. Let me hear y'all.
she's a weirdo, and I'm like, what's that? Come on, tell me sexy body, and let's reunite. And fuck your girlfriend, she's a weirdo, and I'm like, what's that? Come on, tell me sexy body, and let's reunite. And fuck your girlfriend, she's a weirdo, and I'm like, what's that? Savā kolekcijā es reflektēju par pareizticību un mūsdienu pasauli un mēģinu saprast, vai mūsdienās vispār var būt pareizā reliģija un kā būt pareizam pareizticīgam. Un kā tāds secinājums mana kolekcija saucās Nepareizticīgais. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Отче наш, да светится имя Твое, да будет воля Твоя. За имя Твое, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный искушение, лукавого. Mana kolekcija ir par cilvēku atstātiem nospiedumiem, par apzinātām un neapzinātām zīmēm, ko mēs aiz sevis atstājam ikdienā. Un tad es savā kolekcijā šos dažādos nospiedumus arī katrā tērpā interpretēju audumā. Un arī šajā jakā var redzēt manis izdomātu tehniku, kuras ar koka tekstūras tādu rīku izveidoju šo te rakstu, un tad es printēju viņu uz audumu. Un tā kā man ir tēma par nospiedumiem, tad es papildināju to rakstu ar skrāpējumiem, ko skolēni ieskrāpē galdos kaut kādus ķeburus un iegrevē kokos savus vārdus vai iniciāļus. Visur tur, kur es reiz skumu, atstāju es zīmējumu. Atstāju es zīmējumu. Zīmējumu.
mana kolekcija ir par putnbēdēkļiem, un es pētu vairāk to, kā veidot tādu primitīvu cilvēku ķermeni. Man liekas, ka šīs varētu labi integrēties iekšā, un tāpat arī man ļoti piesaistīja Parīzē arī, kā pudeles tiek aizsargātas, un tas veids, kā viņas tiek grieztas, un tad tāp manā interpretācijā tāda klasiska putnbēdēkļu cepura. He flew in my window and he said, "Girl, pretty proud of yourself, huh?" And I looked around and I said, "Oh, me?" And he said, "Higher you fly, faster you fall." He said, "Send me down, watch it rise, see it fall. Gravity's rainbow. Send me down, watch it rise, see it fall. Gravity's angel." Why this mountain? Why this sky? This long road, this ugly train. Čau, mani sauc Anna, un šī ir mana kolekcija atpakaļ bērnībā, kur es eksperimentēju ar 3D printēšanu un daudziem citiem interesantiem eksperimentiem priekš manis. Un, jā, te arī var apskatīt 3D printētu kleitu. Mana kolekcija Unseen, jeb neredzamās, ir turpinājums manai doktorantūrā iesāktai pētniecībai. Tā saistās ar varas kostīmu, jeb tā saucamo power suit, kas savukārt saistās ar sievietes vietu sabiedrībā, sievietes lomu varas struktūrās, tai skaitā korporatīvajā vidē. Runājot par to, ko man nozīmē būt dizainerim mūsdienās, tad es teiktu, ka tas saistās ar šo te redzamības inženēriju, un es domāju, ka to lieliski parādīs mana kolekcija.
Mana kolekcija laikā zudis pauž manu ilgošanos pēc laika, kuru pat nekad es neesmu piedzīvojusi. Tas stāsts ir par jaunu aviatoru, kurš netīšām atceļoja uz mūsdienām, un viņam nepatīk tas, ko viņš redz. Viņam pietrūkst tas skaistais un romantiskais, kas bija agrāk. Un caur viņa skatienu es cenšos attēlot savu redzējumu par pagātni, to romantisko, détalisēto, ļoti, ļoti skaisto. 5 heures du mat, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Clac, fait le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent, l'alcool ça grise et ça commence. Font les moutons sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. Chacun fait ce qui lui plaît. Précipice et tout bout. Précipice, on s'en fout. Chacun fait ce qui lui plaît. Toutes les étoiles qui brillent. Qu'elles ont à me dire les étoiles. 6 heures du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Je brûle un feu rouge, police patrouille. Je serre les fesses, y a rien qui presse. 4, 5 francs maros, crie le petit chose dans le matin rouge. Car mon ondine sous ses comptines. Tout près d'une poste, y a un petit bar. Je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4 patibulaires, tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir, une blonde platine sirote sa fine. Elle dit champagne, je l'accompagne. Elle dit 50, je lui dis ça me tend. Et vous êtes rentré comment? Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio. Chacun fait ce qui lui plaît. Que de pression dans les bars. Personne te pousse à voir. Es esmu izdomājis kolekciju par agri pļāvēju, kurš mani pamodinājis 6 no rīta karstā vasaras svelmē. Un es izdomāju papētīt viņa dabu, viņa darbu kultūru un veidolu vispār, kā viņš strādā. Tāpēc ir arī tā baltā krekla un Imanta Ziedoņa teksta interpretācija. Uzvelc baltu kreklu un rodas zemi, un es esmu priecīgs, ka esmu to izdarījis. Un visas šīs zāles pļaušanas lietas, kā viņas ir ieintegrētas gan manos vijumos un pinumos, gan makramē tehnikās. Un šis agri pļāvējs savā ziņā arī esmu es. Es neņemu vizuālos kodus no Ņujorkas, no kurienes reps ir nācis, bet gan no Latvijas un reperu personīgajām dzīvēm, viņu studijām, no bērnības arī. Un mana pamatvērtība šajā darbā ir tas, ka repa valodā ir apslēpta informācija, tāpat arī tērpos, kuros ir apslēpti viņu vizuālo kodi. Čop,
jauks vīrus, kas tev pildu tēlu, ka viss tev ir šit, kaut kas raustās, tie nav nervu tiki tēlu, ka tev nav grūzo, cīt kā galvā skan lifta muzons, tēlo, ka atmiņās viss ir glūdi, un tu tajās viss caur esi Buda, tēlo, ka pēc lažām ātri pāriet kauns, kamera, skaņa, action. Ew, ar vien jaunas prasmes plosās un ārdās galvā, un nav kā ozola pārdaugavā, kur rajons bija tikai jāspēriena punkts, kas sajoza rīvs šķitu saķerē ar bronzu. Kļūvi, te ir rupi kaut kā neskarts, es stils sprāg manā galvā kā petardes, kādam shutdown, bet man atkal restarts te, es kā vestarts te, ar sprādzienu viņiem sevi vēdinu, par spīti traumām es dēdzinu, vai viegli būt jaunam es nezinu, biju obis pat tā, ka man bija 11 gadi, Benjamin Button, nemaz labāku man nevar atņemt, tas tagad tikai sākās, lai ir ugunīgs spēks katrā sāgā, cepjos par to, kas deg manā bākā, tikmēr sejā izlīdzinās grumbas, pat tad, kad visi vienās bumbās, un pēdējās sekundes skaļi te tikšķi, uziešu vajadzīgu vadiņu fiksi. Ha! Tagad tikai sākās, labākais, tagad tikai sākās, aha, tagad tikai sākās, redzi labākais, tagad tikai sākās, labākais, tagad tikai sākās, aha. Un tieši tas svarīgākais elements man šķiet kolekcijā ir materiāls, kas ļoti nosaka to toni, kāds tas apģērbs kritīs, kā viņš. Un man šķiet, ka svarīgi arī vispār priekš apģērba un modes izmantot to materiālu dotās īpašības un arī kaut kādā ziņā to spēlējot to arī un vienojot kopā, tu vari atrast kaut kādus pilnīgi jaunus salikumus un veidus. Un turpināt pētīt un tā kā sinerģēt kopā, un tas jā, ir iedvesmojoši.
Kolekciju es taisīju par savu problēmu, ar kuru es dzīvoju jau dažus gadus. Tas ir miega paralīze. Tā problēma man traucē dzīvot un galvenais gulēt jau dažus gadus. Caur īstiem vistu kauliem es gribēju parādīt to nepatīkamo sajūtu, kad tu jūti līdz kauliem to miega paralīzi, kā tu nevari pakustēties, un ir tas tāda disgusting sajūta tev. Mana kolekcija ir par zvejniekiem un enguri, jo mans tēvs ir uzaudzis Engurē, mana vecmāmiņa ir no Enguras, un es esmu pavadījis noteikti laiku Engurē, un šogad es gribēju kaut ko neraksturīgāku un papētīt tā saucamos vienkāršos cilvēkus, tāpēc šobrīd es strādāju pie apaviem, kas būs kolekcijā vienā no tērpiem. Kolekcija ir pa lielam par zvejniekiem, par viņu dzīvesveidu, to, kā viņi ir ietekmējušies, kā viņi ir mainījušies, kas vispār notiek Latvijā ar zvejniecības industriju. Un mana kolekcija ir ļoti personīga. Tā balstās manas ģimenes stāstos un saiknē ar klasisko mūziku. Man vienmēr interesējas tas kontrasts starp to, kā cilvēki redz uz skatuves, mūziku harmonisku un skaistu, un to disciplīnu un emocionālo spriedzi, kas slēpjas aiz tā.
Tāpēc kolekcijā es apvienoju stingrus materiālus, piemēram, ādu, ar ļoti viegliem un trausliem audumiem, lai radītu sajūtu starp kontroli un ievainojamību. Man iedvesmoja arī japāņu filozofija ar nosaukumu mā, kas runā par klusumu, pauzēm un telpu starp lietām. Kolekcijas nosaukums ir Nomierinies, jo to ļoti patīk cilvēkiem teikt, ka tu esi ļoti lielā stresā un ka tu esi dusmīgs. Un tas vienmēr man ir ļoti kaitinājis. Šis tērps parāda, kā tavas emocijas sapinās, kad viss ir pa daudz. Un šī tērpa koncepts bija šīs tieši stresa izveidotās dusmas. Vēl viens tērps ir vēl viena tērpa pazīmi, kurš atkal parāda to, kā stress izskatās uz cilvēka. Katrīna, tu vēl raudi? Mana kolekcija, jo neviens jau nejautāja, ir par tādu apzinātu distanci ieturēšanu, pat tad, kad ir vēlme pēc tuvības. Un par cik viņi ir balstīti uz manu personisko pieredzi, tad es ļoti ietekmējos no kalnā kāpšanas un no slēpošanas aprīkojuma un apģērba, jo šīs ir divas lietas, kuras man patīk darīt. Tāpēc man bija ļoti interesanti paeksperimentēt šajā kolekcijā un sakombinēt to grezno un sportisko.
Domājot par to kolekcijas izstādi, man gribējās, lai tas ir kaut kas tāds personisks un par ko man neapniktu domāt tā kā gadu no vietas. Jo bieži vien ir tā situācija, ka tu tā kā šuj to kolekciju un tev ar laiku jau bišķiņ apnīk vienā brīdī. Tad es domāju, kas būtu tāds, ko man tā kā neapniktu darīt vispār. Un tad sapratu, ka tā tuvākā tēma droši vien būtu par manu tēti. Viņš man bija tāds super mīļš vecāks, un viņš gāja bojā, kad man bija gandrīz 10 gadi. Kolekcijā es vienkārši centos apkopot visas atmiņas, kas man ir par tēti. Un tas arī parādās audumu apdrukās un formās, visas šīs atmiņas. Taking away the moments that make up a dull day. Fritter and waste the hours in an offhand way. Picking around on a piece of ground in your hometown. Waiting for someone or something to show you the way. Tired of lying in the sunshine, staying home to watch the rain. And you are young and life is long, and there is time to kill today. And then one day you find 10 years have gone behind you. No one told you when to run. You missed the starting gun. Kolekcija ir par bagāžu, ko cilvēks nes līdzi, un tā nav tikai fiziskā bagāža, bet arī emocionālā bagāža. Procesā es vēroju cilvēkus ielās un fotografēju neierasti apkrautus personāžus, un tas arī kalpoja kā iedvesma kolekcijas siluetu veidošanā. They look like that. What do they look like? They look like that. No souls in their feet. They're permanent combat. They're murmuring to spark. They're chewing on your bark. Separate. Yeah, we divide in two. But I break that drawing right now when I tango over to you. What do they look like? They look like that. What do they look like? They look like that. No souls in their feet. They're permanent combat. They're murmuring to spark. Mana kolekcija tapa iedvesmojoties no mana tēva hobija. Viņš ir zvejnieks, un man atmiņā palika, kā viņš koncentrējās savā darbā un cik ilgi viņš velta laiku savam darbam un cik ilgi viņš gatavojās. Un tas man arī atgādina kaut kā darbu ar kolekciju izstrādi un visu šito procesu, jo tas arī ir ļoti liela koncentrēšanās, un mēs šajā darbā iegrimstam, tā kā arī zvejnieks savā hobijā.
Gandrīz, bet nē.